Sveiki, skatītāji! Esam atbraukuši uz vīna darītavu Tenuta Jucolini, Čīro reģionā. Lūdzāt man uztaisīt video ar vīna darītavām. Jūsu lūgumu izpildu. Apskatījām vīna darītavu, devāmies nelielā ekskursijā pa vīna darītavu un bija arī degustācija. Šis laikam nebūs ļoti garš video, ekskursija bija ļoti ātra, bet baudiet tā kā ir, taisiet tēju kafiju un pievienojieties man gājienā pa vīna darītavu. Lettonia, bellissimo. Riga. Hello! Hello. Ok, qualche piccolo cenno storico. In inglese o in italiano? Va bene in italiano? Forse meglio in inglese perché lui italiano non parla. Però così glielo puoi spiegare tu, però dai, lavori anche tu un pochino oggi, dai. Va bene. Questa è una pompa degli anni 30. It's a wine, churches, pumps of 30 of 19th century. Still, this is a pump wine, a double copper filter. This is forbidden now for the copper material. Need to filter the most flour. Come on. Hello! No problem. Chicken, 190-50 Guzzi and 90-10 Clara. Here is the for the stove order. Up to you in front, Aisha jar, find in our warehouse. Nothing of 2 centuries. It's so thin that you put into wine, make like a balloon. Come with me. This is bottle room. This is a quiet day today, but in the busy day we make 3,000 model an hour, 30,000 an hour, 50,000 a day. In the busy moment we make 4 million of bottles a year. We are in the biggest of Calabria. Impressive, very impressive. We put them here. Then classification in the world are pipes and tubes, like a circulatory apparatus. So when the one that you need cut here. Then the class and encapsulated. There is a special way traveling and cooking and taking the water. So, from the new model. We designed our heavyweight, 30,000 liters. Oh, I asked myself if I drink one of these in my life. I don't know, because I'm a barman tonight. Yeah. Why is something alive can't stay going down? So you must filter and mold 10 to 10. When you get filter, this is the filter that you did before. That's focus of filtering instead, because if you stay, make the stratification and smell good.
is table wine, popular wine in the 5 little bags. Bottle of the table wine. What is the preferred to make a porridge the most every time for blocking the certification liquid fluid? This is table wine. We sell a lot of it because they are popular close 2 euros a year. All started to when you go with no confirmation. Now we go into we have two this and San Francesco near ancient road of Shiro. The first time of production, so the string, the river permit is here. Here is the last in bottles, and the expiry from the border. Museum is the wall of ancient work and arts. The shoemaker, with dialect say, Scarparo. Bottega, cheesemaker, the cowboy, the blacksmith, the cooper, the barrel makers. We have two kinds of barrel, French oak and chestnut. Chestnut is particularly, we make our reserve 30 months in chestnut. To make a barrel is the last of artisanal work because must to be change of oxygen. If there isn't, the wine certificate is there too much oxygen. The life in barrel is 7 years. Burner inside the 2 center and 51 is the best
for the superficie. Come here. If you want to make a photo, where is this place? Okay, so this is glass or new hand wines, like ancient Greek terracotta. Non so se could hurt. This is a new one. Yeah, sì, si può toccare. Questo è terracotta, ancora deve uscire questo, ci vorranno 2 mesi. È un pochino come gli antichi greci, anche come nel centro Europa, tipo in Georgia, in Repubblica Ceca, si fanno questi qui, sì, un pochino perché qui diciamo la Calabria è un po' la mamma con la Magna Grecia del vino, e la forza è che in pochi chilometri, few kilometers, you have sea, hill and mountain. So this kind of weather and till 300 giorni di sole l'anno, quindi ok, 300 is sun to make a great product. And come a little things here, I think you like it. Come with me. This is a secret chamber. Every battle when the cellar is open for the first battle to ever hears. Yeah. From Hampshire was 70 ancient giants. So the pet also. This is for memory, just for remember for the first years of battle. There's because this is a young seller, born in 2002, 25 advanced years. So must make a great work to stay with the competitor. And now we are here living of the entire Italy. We make also passito, grappa, brandy, limoncello, spumante, brut. Now I think you need to taste something of this product, yeah? Okay, go. Qual è il vostro più famoso vino? Ce ne sono tanti, ora ti devo vedere sopra, vogliamo... Va bene. Ok. Perché noi abbiamo diverse tipologie, da IGT e DOC, e sono tutti, cioè non è tipo una copia di una copia, sono tutti particolari, per questo non te lo devo dire. Ora mi dire che quale che non capisci. This one. Questo era quello più salato? Sì, a little bit for a dinner fish is the better, I think, because the Greco is a little bit sweet, so a little bit strong and tough. Baigi feins vīns.
skatītāji, iesaku jums atbraukt, iebaudīt vīnu ar skatu uz jūru. Tur ir jūra, otrā pusē ceļam, ļoti tuvu, ļoti episka vieta, skaisti, forši un estētiski. Gards, viegls vīns, feini, man ļoti patīk. Šeit ir galdiņi, pie vīna darītavas notiek degustācija. Un kā es arī teicu, tur pretī, aiz parkinga, šoseja un tālāk ir jūra. Ļoti skaista zaļa vieta. Vīna darītava un vīna ražotne ar ļoti senu vēsturi. Tikko bijām ekskursijā. Ekskursija bija angliski. Es vēl padomāšu, kā to jums iztulkot. Tie, kas angliski zina, tur problēmas nekādas nav. Mēģināšu kaut ko vai nu uzrunāt pa virsu, vai nu uzrakstīt subtitros. Paskatīsimies, kā man sanāks. Šeit mēs redzam vīnu bukletu. Šī ir tā vīna ražotne. Čiro. Tas ir reģions, kur audzē vīnogas. No šīm vīnogām izgatavo čiro vīnu. Čiro vīns, tas nav viens vīns. Čiro vīni tiek izgatavoti šajā Čiro reģionā. Nedaudz vēlāk arī ieiesim veikalā. Es domāju, mēs noteikti arī kaut ko nopirksim. Un es jums parādīšu, ko var nopirkt vīna darītavā un cik šie vīna darītavas vīni maksā. Tūlīt mēs redzēsim. Es neesmu liels vīnu pazīnējis. Man ir daudz jāmācās. Mācīsimies kopā ar jums. Pirmo reizi kaut ko tādu filmēju. Cerams, ka kaut ko varēs saprast. Ekskursija bija diezgan dinamiska. Netiku līdz ekskursiju vadītājiem. Šādus vīnus šeit ražo, var nopirkt. Un pēc brīža mēs arī ieiesim veikalā un paskatīsimies. Atnes nākošo vīna glāzi. Šādu. Vīns ir ļoti gards, nesalīdzināt ar veikala vīniem. Maiga, svaiga, neuzmācīga garša. Veikalā es nezinu, es šādus vīnus neesmu nekad baudījis. Ir vērts atbraukt un ir vērts pagaršot, noteikti arī nopirkt tieši vīnu no vīna darītavas. Es nesaku, ka obligāti jābrauc uz šo vīna darītavu, bet vīna kvalitāte ir pavisam cita kā lielveikalā. Atnesa uz degustāciju kārtējo vīnu. Bijām lasījuši, ka degustācijā 3 veidi vīni, izrādās, ka 4. Baltais vīns, rozā vīns un sarkanvīns. Tagad baudām rozā vīnu. Atnesa pēdējo sarkano vīnu uz degustāciju. Ļoti piesātināta garša,
samiksēts no vairākiem vīniem. Ļoti intensīvs. Interesants, intensīvs un piesātināts. Ļoti gards. Man patīk, bet vai es tādu pirktu, nezinu. Man liekas pārāk intensīvi. Kā jau teicu, esam atbraukuši uz vīna darītavu. Bet principā nav tikai vīna darītava, bet arī vīna audzētava. Proti, vīnoga audzētava. Redzam plašus laukus pie pašas jūras. Forši. Sakopta lauki, sakopta teritorija, sakārtot infrastruktūru. Paši audzē vīnogas, paši audzē olīvas. Naturāla saimniecība. Kas var būt labāks? Šāda te vīna darītava. Lūk, kā tas rakstās, kā nosaucās, es jau jums pateicu. Šāda teritorija. Ar lielu parkingu. Šeit arī brauc smagās mašīnas, kā mēs redzam, iekrauj preci. Un vīna degustācija var veikt arī šādā autentiskā vecā koka mucā. Ja jūs uz šeit atbrauksiet, varat palūgt, lai ļauj jums vīnu degustēt šajā mucā. Šeit ir krūzes, krūkas, vai kā viņas saucās, labojiet komentāros, kurās agrāk uzglabāja vīnu. Tagad vīnu uzglabā citos traukos. Ekskursijā par ražotni es jums jau parādīju. Šāda skaista darītava ar veikalu un lielu parkingu. Pēc brīža dosimies arī iekšā veikalā. Paskatīsimies, ko tur piedāvā, cik maksā. Man tas ir pirmais brauciens uz vīnu darītavu. Ļoti interesanti. Jauna pieredze. Šādas mucas agrāk izmantoju. Tagad izmanto nerosējošā tērauda. Vai arī kaut kāds savādāks materiāls. Neesmu inženieris, nezinu. Bet agrāk vīnu uzglabāju šādās lielās koka mucās. Liela teritorija. Parkings pietiks visiem. Šeit zem nojames ēnā notiek degustācijas. Paskatīsimies, ko mums piedāvā veikals, kādas cenas un ko tur var dabūt. Šāds izskatās veikals. Kā tik te nav? Viss kaut kā ir ļoti daudz. Redzam, burvīgs dāvana komplekts. 44 eiro. Ar glāzēm un 2 pudelēm. Ļoti fēna dāvana cilvēkiem, kam patīk vīns un kas prota novērtēt labu vīnu. Skaistas kastītes.
estētiski noformētas. Un šeit arī redzam 3 pudeles, 30,50 €. Man liekas ļoti laba dāvana cilvēkiem, kas prot novērtēt labu vīnu. Šeit vīna pudele koka kastītē 20,50 €. Man liekas, ka priekš tik ekskluzīvas vietas cenas ir demokrātiskas. Nu, tā arī lielās pudelītes ir. Salve, prego. Buongiorno. Šādas lielas pudeles. 1,5 litra. Maksā 40 €. 43, 48, 55, 115, 55, 55, 48 un 75. Nu, lēti ļoti nav, bet man izskatās, ka tas varētu būt tās cenas vērts. Nu, te jau ir, var teikt, vesels vīna muzejs. Nu, šeit mēs redzam grapas kolekciju koka kastītē. Šeit ražo arī grapu. Vīni 3 iepakojumā. Vīns ar 2 glāzēm. Un šeit redzam vīna pudeles. 13 €, 15 €, 15 €. Man liekas, ņemot vērā, ka tā ir ekskluzīva vīna darītava, cenas ir adekvātas. Šeit ir nedaudz lētāks vīns. Pa 8, pa 10 €. Laikam, tas sanāk no kreisās puses. Pa lētākā gala. Un pa labi vīns kļūst lēnām nedaudz dārgāks. Šādas ekskluzīvas muciņas var dabūt ar krāniņiem. Jauka dāvana jūsu mīļajiem, radiem draugiem, paziņām. Estētiski noformēts. Nu, šeit vispār ir eleganta. Eleganta kastīte ar 6 pudelēm. Kas var būt labāks? Šādu dāvanu jūs atvedīsiet. Svētki viennozīmīgi izdosies. Un arī šeit mēs redzam, ir iepakojumi, kurās jūs varat ievietot nopirktos vīnus. Jā, nu šeit arī redzam iepakojumu kastītes. Nopērkams atsevišķi. Dažādi var sakombinēt. Nopirkt skaistu kastīti un tajā ievietot vīnu pēc jūsu izvēles. Šādas jaukas muciņas maksā 75 €. Šeit ražo arī limoncello. Maksā 25 €.
Es jau teicu, bet vēlreiz atkārtošu. Manā ieskatā cenas ir ļoti demokrātiskas. Nu, ne katrā lielveikalā jūs varēsiet nopirkt vīnu pa 8,50 €, bet šeit tomēr ir vīna darītava. Un vīns, kas ir pareizi izturēts un patiešām no ražotāja. Un šeit mēs redzam 5,50 € par pudeli. Nu, kur te vēl lētāk? Un šeit ir interesanti vīni. Apakšā ir tādas pudelītes. Tās, laikam, ir tikai pudelītes. Šeit ir interesanti vīni pa 12 €, kuriem ir metāla marķējums ar uzrakstu. Kaut ko tādu es redzu pirmo reizi. Man liekas, ļoti interesanti un autentiski. Šāda pudele maksā tikai 10 €. Šeit ir pudeles par 17 €. Arī ar metāla etiķetēm, tikai zeltainā krāsā. Man liekas, ka ļoti fēni. Cenas ir adekvātas, nav pārspīlētas, un prece ir pataisno no ražotāja. Šāds jauks veikals. Paldies mūsu ekskursiju vadītājiem. Grazie, mīļie! Aicina ciemos, brauciet, skatieties, dodieties. Jā, sūtim sveicienu uz Latviju. Brauciet, skatieties, un noteikti arī varēsiet sev kaut ko interesantu noskatīt vai nu pašu lietošanai, vai arī mājas kolekcijai. Ļoti skaista, autentiska vieta. Esat Čiro pusē, ieteiktu apmeklēt. Nožēlot nenāksies, un arī liels bonus, ka ekskursija šajā vietā ir par baltu velti. Jā, tiešām, jūs nepārklausījāties. Ekskursijas šajā vīna darītavā nemaksā neko, un jūs vēl uzcienās ar dažādu šķirņu vīniem. Kā saka, kas var būt labāks? Ekskursija pa brīvu un vēl uzcienā ar vīnu. Nu, redziet, tā šeit ir. Tā kā izmantojiet. Paldies jums, ka bijāt kopā ar mani ekskursijā pa vīna darītavu. Lai jums jauka diena. Un tiksimies jau nākošajā sērijās. Jā, tā. Un lai jauka. Lai jums viss izdodās.